Sveiki! Par ko es gribu parunāt? Dzīves laikā cilvēkam ir vairāki posmi, kur viņš jūtas apjucis, kur viņš jūtas, ka viņš ir nonācis pie kaut kādas sienas, kur ir bezizējā, varbūt kaut kāda depresija cilvēks domā. Vienu vārdu sakot, pirmo reizi es gribu pateikt, ka tas attiecas uz normālu cilvēku, kurš ir normāli traumēts. Viņam ir bijušas kaut kādi pārdzīvojumi, kaut kādi kautiņi skolā, bullingi, kaut kādi pakluso veiksmīgi izdzīvoti. Cilvēks ir palicis dzīvs, tā teikt. Un runa iet par tādiem cilvēkiem, kuriem nav posttraumatiskais sindroms, personības dalīšanās, visādas tādas diagnozes, no psihiatrijas sfēras. Normāli cilvēki. Viņi gan nejūtas normāli tajā laikā, kad nejūtas labi. Vienkārši katrā kaut kādā 7-gadē cilvēkām mainās prioritātes, kur viņš vērš savu uzmanību. Un par cik pats sevi cilvēks nevar īsti redzēt no malas, vismaz ir jābūt kaut kādai literatūrai vai psihologam vai kādam skolotājam, kurš stāsta par cilvēka personības izaugsmi, jeb personības evolūciju. Evolūcija vispār ir sarežģīta tēma. Ja ņemam cilvēces evolūciju, it kā pagājuši vairāki miljoni gadu, līdz vispār cilvēki sāka runāt, celt piramīdas, rakstīt un tā tālāk. To es nezinu. Bet pētot kultūru, mākslas vēsturi no seniem laikiem, alu zīmējumiem, cauri Eģiptei, Šumēriem, Indijas mākslai, Kadžurauhu, Persijas zoriastrismā. Un arī to, ko atrok arheoloģijas izrakumus. Tā ir kultūras vēstures tēma. Un tie, kuriem ir bijušas tās mācību stundas, daudz visa kā ir, ja mēs runājam par cilvēces attīstību. Tad lūk, pirmais, ko cilvēki par sevi domā, kad viņi piedzimst, ka viņi ir
ķermeņi. Ir cilvēki, kas piedzimst arī ar sapratni, ka viņiem ir sajūtas. Viņi piedzimst nevis no pirmā evolūcijas līmeņa, bet uzreiz piedzimst otrajā evolūcijas līmenī. Gadās cilvēki arī, kuri piedzimst 3. un 4. Bet tad tie ir maz, ļoti, ļoti maz. Kaut gan saka, ka pēdējā laikā, pēdējos 30 gadus vairāk. To es īpaši nezinu, nevaru izmērīt. Lūk. Un saprotiet, ka cilvēks nokļūst pie sava nākamā izaugsmes posma. Un pirmais tas notiek 7 gados, kad cilvēks sāk iet skolā. 6, 7 gadi. Viņam daudz visādu zināšanu jāapgūst. Un starp tiem ir sajūtu zināšanas, sajūtu jušanas, nosaukšanas zināšanas. Tā ir literatūra, māksla, mūzika, sports. Kad tieši sajūtas tiek audzinātas. Runāts par dvēseli, par ķermeņa skaistumu, par to, kā cilvēce ir domājusi caur mākslu, caur tēlniecību. Mēs tā kā redzam to laiku modi, to laiku skaistuma ideālus. Un kaut ko mēs mēģinām sajust, iedziļināties. Būt empātiski pret mākslas darbu, vai literatūru, vai mūziku klausoties. Ir tādi cilvēki, muzikanti, kuri spēlē vecos instrumentus, viduslaiku mūziku. To visu vajadzētu nākamajos 14 gados cilvēkam apgūt. Jā, 14 vai pat 20 vai pat 30. Cilvēces vēsturi, cilvēces kultūru. Jo tikai tad var pāriet uz 3. līmeni. Un iedomājieties, ja cilvēkam pietrūkst kontakta ar savu ķermeni, ja viņš nesaprot, ka viņam ir psihe, ka viņam ir trauma, ka viņam ir pārdzīvojumi un ka tie atstarojas viņa ķermenī, tad cilvēks tā kā iebremzējas, viņš jūtas nospiests, viņš nesaprot, ko darīt, kā tālāk dzīvot. Un kamēr viņš nesāk apgūt kultūru, viņš tālāk virzīties nevar savā personības izaugsmē.
Par cik kultūras apgūšanas process var notikt visu dzīvi, jo cilvēce ir tik daudz zināšanu sakrājusi. Var apgūt gan psiholoģiju, kas attīstījusies ir pēdējos 30 gados labos tempos. Var apgūt senās zināšanas, tas ir ļoti svarīgi, sajust senās zināšanas. Piemēram, seno druīdu zināšanas, rūnas, runu rakstus, runu maģiju, kā cilvēki noformulēja savas domas, kā viņi nosprauda mērķus, kā viņi apzinājās, ko viņi grib un priekš kam. Principā, mums arī to derētu apgūt. Principā jau bērnībā, labi jaunībā, runas, ja. Vai, piemēram, taro kārtis. Viņas arī līdzīgi kā runas. Katrai runai, katrai taro kārtī ir sava enerģija, jeb savas sajūtas. To visu var apgūt. Godīgi sakot, iespējams iepazīties ar to sajūtu ceļu, jo, lai apgūtu, dziļumā ietu, tam ir droši vien jābūt lielākai interesei un kaut kādam aicinājumam. Tāpat kā augstākā matemātika sākas pēc vidusskolas, ja? Tāpat arī, pieņemsim, runas vai taro, arī var sākties pēc vidusskolas. Lielos apjomos, bet iepazīstināt, kas tas ir, es domāju, kaut kādas 10 stundas vajadzētu. Tā lēnām un nopietniem, lai cilvēks sajūtu, kas tas ir. Un astroloģija tāpat, ja. Tie, kuri jau ir interesējušies par astroloģiju, laikam jau izbesījās, par cik nevar to tā aptvert. Nav tas 2 plus 3 ir 5, un 5 plus 3 ir 8. Tās ir sajūtu zināšanas. Tās ir, viņas ar prātu nevar noteikt. Var just, sajust, kā tās atsaucas ķermenī, kā ķermenis uztver sauli, mēnesi, kā ķermenis uztver dabu, kā ķermenis uztver kādu dzīvnieku klātbūtni, kā ķermenis reaģē uz vienu cilvēku, vai uz otru cilvēku, vai uz trešo cilvēku. Tas viss ir uzmanība pret sevi. Uzmanība pret sevi. Lūk. Un labā ziņa ir tāda, ka tas ir normāli. Tas viss ir normāli. Tā es no galvas ierunāju tekstu bez sagatavošanās, lai vienkārši jūs zinātu, ka jebkurš posms dzīvē ir normāls. Un, ja jums gadās ceļā skolotāji, varoņi, ideāli, tas ir ļoti labi. Bet tas nav galējais rezultāts. Sākumā cilvēks balstās uz cilvēces zināšanām.
pēc tām starp cilvēces zināšanām. Viņš augst pēc sava ideāla, pēc sava varoņa, kuru viņš apskauž, kurš viņu iedvesmo, varoni, ko viņš mīl. Nu, varbūt ne tik traki, nav obligāti jābūt par fanātiķi savam varonim. Bet, jums ir jāzina, kādi varoņi jūs iedvesmo. Vīrieši, sievietes, burvji no kādām filmām, kādas mīļākās filmas jums būtu labi iedvesmoties no saviem varoņiem, just to tīro lidojuma, brīvības, cerības, spēka, iedvesmas, vēlmes darīt enerģiju. Jums nav jābūt tādam kā jūsu varonim, vispār nav jābūt, bet jūs brīvi varat pieslēgties viņa enerģijai, jo varonis ir tas, kurš kā spogulī parāda jums, ka tā ir jūsu enerģija. Jo cilvēks nevar just ne savu enerģiju. Liela enerģiju daļa, kas ir cilvēkā, talanti, spējas, vienkārši guļ. Un ir vajadzīga kultūras izpēte, lai sevi pamodinātu šos talantu iedīgļus. Pagaidām viss. Paldies par klausīšanos. Un rakstiet jautājumus. Facebookā esmu Ineta Gabeika, Instagramā arī. Rakstiet jautājumus. Es labprāt uz tiem atbildēšu. Atā!